Es šodien nerunāšu par biznesu, es šodien runāšu par kādu populāru reliģiju, un šīs reliģijas nevis ēnas, bet ēnu pusēm. Un es esmu pārliecināts, ka cilvēki, kas nāk uz šādiem pasākumiem, ir ceļš cilvēki, kas šādos pasākumos uzstājās, ir šīs reliģijas sekotāji un ir reliģiozi. Un es uzreiz skatos uz sejām, un tiklīdz es pieminu vārdu reliģijas, sejas tā kā bišķiņš šķobās, tāpēc, ka reliģija tas jau tāds, novecojis koncepts. Mums patīk par sevi vairāk domāt kā par garīgām būtnēm, nevis par reliģiozām būtnēm. Bet neskatoties uz to, tāpatās tā ir reliģija, viņai ir vienkārši kāds, seksīgāks vārds. Kas ir? Panākumi. Es skatos uz panākumiem kā uz reliģiju, tāpēc, ka mēs visi viņus pielūdzam, mēs skatāmies uz veiksmīgiem cilvēkiem, mēs trenējamies, mēs nākam uz pasākumiem šādiem. Un es esmu bijis liels šīs reliģijas sekotājs, bet pēc daudziem ticībā pavadītiem gadiem es uz šo reliģiju sāku skatīties skeptiski vai vismaz kritiski. Un tāpēc es gribu šodien padalīties ar saviem novērojumiem par šo reliģiju, par panākumiem, par panākumu gūšanu un dot kaut kādus secinājumus. Tāpēc tā bišķiņa abstrakta bilde. Jūs varētu prasīt, so what, tā kā visām lietām ir divas puses, panākumi, tā ir medaļa ar divām pusēm. Kāpēc es tieši šo tēmu gribu apspriest? Tāpēc, ka pirmkārt man viņa ir tuva. Otrs, tāpēc, ka it sevišķi publiskā telpā un bieži vien konferencēs, mēdījos, tad, kad iet runa par kādu veiksmīgu cilvēku vai par kādu konkrētu panākumu stāstu, tad mērķis šiem stāstiem ir nevis reāli pastāstīt un informēt, kā lietas ir notikušas un kāda ir patiesā lieta būtība, bet vairāk piesaistīt uzmanību un beigās kaut ko pārdot. Un es taču netaisos jums neko pārdot. Tieši otrādāk tas, ko es gribu izdarīt, ir iedot drusku patiesāku bildi no savas pieredzes un arī no pieredzes no cilvēkiem, ar ko es esmu saskāries. Ko nozīmē panākumu gūšana, ko nozīmē mērķu sasniegšana, tā, lai mēs, manuprāt, beigās visi varam atslābt un saprast, ka vienalga, cik veiksmīgs ir cilvēks naudas ziņā, popularitātes ziņā, savā karjerā, mēs visi esam gal galā kaut kur nobijušies, mēs visi esam kaut kur apjukuši, un par spīti tam mēs varam būt veiksmīgi. Ja? Un tāpēc trāpīgais teksts, kas ir saistīts ar to, ko es šodien gribu parunāt, tā bilde ir no Rotko muzeja Daugavpilī. Tur ir izstāde, un tur es viņu bišķiņu aizņēmos vismaz uz šo pasākumu. Un tā kā es runāšu par panākumu ēnas pusēm, pārsvarā izejot no savas pieredzes, es pastāstīšu par savu background, par savu CV pāris slaidos. Tātad es esmu uzņēmējs, es esmu uzbūvējis vairāk nekā 10 kompānijas, bet šobrīd man ir apmēram 8 aktīvas kompānijas, biznesi, fintech jomā. Esat dzirdējuši vārdu fintech? Ja, finanšu tehnoloģija, tātad kreditēšanas biznesi, ieguldījumu platformas, IT biznesi, kas apkalpo citas bankas un citas kredīti iestādes un vēl pāris lietas. Biznesi, kurus es esmu dibinājis, pagājušajā gadā apgroza apmēram 200 miljonus eiro gada griezumā. Tie nodarbina ap 1000 darbiniekiem, vairāk nekā 10 pasaules valstīs, Eiropā, ārpus Eiropas un dažādās citās vietās. Tas stāsts, varētu teikt, sākās ar to, ka es pabeidzu Rīgas valsts pirmo ģimnāziju. Kāds ir šeit no ģimnāzijas? Viens priekšā, pāris ir, jā. Savējie. Pēc tam es aizbraucu un nomācījos un nostrādāju Anglijā, nomācījos universitātē Anglijā un drusku pastrādāju lielā bankā ar nosaukumu JP Morgan. Darbs bankā man izrādās nepatika, lai gan es ļoti smagi strādāju, lai tur tiktu iekšā. Un tāpēc es diezgan ātri sapratu, ka es pats gribētu uztaisīt savu kompāniju, un tā es ar savu draugu, tajā laikā draugu, tagad biznesa partneri, Dāvi, mēs sākām nodarboties ar kreditēšanu internetā, dot kredītus internetā. Kas bija diezgan paradoxāli, tāpēc, ka mums pašiem nebija nekādas sajēgas, kā būvēt biznesu. Mēs bijām ārpus pabeiguši universitāti, 21, 22 gadu veci, un vēl jau vairāk mums nebija pašiem nekāda ietaupījuma, nekādas naudas. Un tad mēs domājam, labākā ideja ir, vai sāksim dot kredītus citiem. Un tad 2010. gadā mēs sākām pirmo biznesu ar nosaukumu Cream Finance. Vienādi sakot, mēs dodam dažādu veidu kredītus, sākot ar pāris tūkstošiem līdz vairākiem 10 000 pārsvarā patērētājiem internetā. Un 2010. gads bija tad, kad mēs to sākām būvēt. Un ar tādu lielu fokusu, entuziasmu, piesaistot naudu no maniem paziņām no universitātes, ar ko es kopā mācījos, kas bija no bagātām ģimenēm bērni, pārsvarā no austrumu puses, no Azerbaidžānas, no Krievijas un tā tālāk. Tie bija mani pirmie investori. Mēs sākām būvēt biznesu. Kā saka, long story short, mēs šo pirmo kompāniju pārdevām par darījumu vērtību virs 50 miljoniem eiro lielai Dienvidāfrikas bankai Capitec. Un tas darījums notika apmēram vairāk gadu garumā no 21. 22. gada līdz pat pagājušajam gadam, kad mēs pat daļām šo biznesu pārdevām. Tas bija pirmais biznes, liela daļa no lietām, par ko es stāstīšu, kā secinājumu par
panākumu ēnas pusēm ir balstīta uz to pieredzi. Lūk, tā bija pirmā daļa manam CV, ātri izskriešu cauri šeit. Tur ir daudz teksta, to tur laikam nevajag baigi iedziļināties. Tātad Avafin, Cream Finance bija kompānija, kas tika pēc tam pārsaukta par Avafin. Pirmais bizness, Esketit. Kāds ir šeit investors Esketitā? Tā ir investīcija platforma. Nav, okay. Tātad investori var ieguldīt sākot no 100 eiro līdz pat daudziem tūkstošiem eiro šajā platformā un pelnīt fiksētus procentus gadā, teiksim, 10–12% gadā. Tā ir tā ideja šim biznesam. Mēs viņu sākām pirms pāris gadiem, mums ir 25,000 reģistrēti investori. Tas ir viens stāsts. New School, kas ir software as a service bizness, kur mēs būvējam kredītu produktus un pakalpojumus citām finanšu kompānijām, kuras pašas negrib to visu darīt, tad mēs atnākam, uzbūvējam viņiem sistēmu, procesus, pieņemam cilvēkus un tā tālāk. Un to mēs darām Meksikā. Tālāk stūrī apakšā kreisajā pusē Money for Finance, tas drusku dīvains nosaukums, tā ir kreditēšanas kompānija, kur mēs sākām kad es saku mēs, tad tas ir es un mans biznesa partners Dāvis. Mēs to sākām Jordānijā, nevis Jordānijā, pirms 4 gadiem. Šobrīd šis bizness ir lielākais nebanku kreditētājs tajā konkrētajā valstī. Mums ir 500 darbinieki pa visu valsti. LoanMe, kas arī ir kreditēšanas bizness, kur mēs dodam kredītus aplikācijā Šrilankā. Mums tur ir virs 1 miljonus reģistrēti lietotāji. Un pēdējais, ko es minēšu, Spanda Capital. Tā ir investīcija firma, kur mēs Spānijā pērkam kredītu portfeļus no bankām, kuras bieži tos pārdod, lai attīrīt bilanci un dažādu citu iemeslu dēļ. Un mēs viņus pērkam un mēģinam nopelnīt no šiem pirkumiem. Visiem garas sejas. Man doma nebija stāstīt gari par CV. Man, protams, ir viegli minēt visus šos stāstus un miljonus un nodarbošanos ar biznesu dažādās valstīs, bet visdrīzāk jūs varētu teikt, kāds man ar to sakars. Priekš manis tas ir kaut kas tik nereāls, tik tāls, ja ceļš, ja es nenodarbojos ar biznesu, vai neesmu uzņēmējdarbībā. Un ko es vēl bieži dzirdējis, ir, ka varētu teikt, tu jau mācījies labā skolā, pēc tam labā universitātē, pēc tam tu labā darbā biji. Nav nekāds beigais pārsteigums, ka tu pēc tam uzbūvēji kompāniju un nopelnīji naudu. Ja? Un kādam no Purčika vai, es nezinu, tur no Juglas, tas ir kaut kas pilnīgi neiespējams. Tad es domāju, ka ar šādu stereotipu es varētu parunāt par panākumu ēnas pirmo pusi, svarīgāko, manuprāt, kas ir, ka cilvēks piesaista gala rezultāts, nevis process, kas līdz tam noved. Un iemesls tam ir tāds, ka process, kas līdz tam noved, kā jūs paši zinat no savas dzīves, no kuriem panākumiem, kas jums ir, process ir garš, bieži vien diezgan garlaicīgs, monotons un nekad nav zināms, kāds beigās būs iznākums. Ja? Un tāpēc mums patīk runāt par rezultātiem, par kaut ko skaistu un svinēt jau gatavus panākumus. Bet es gribu izstāstīt drusku par savu, ja tā varētu teikt, procesu vai par to dzīves posmu, kas noveda līdz kompānijas sākšanai vai līdz biznesa sākšanai. Un tas sākās no ciemata ar šādu diezgan nepārāk augstas kvalitātes bildi, no Lojas. Kāds ir? No Murjāņiem vai no kaut kādas Raganas puses šeit? Ir kaut kādi daži cilvēki. Super, ok. Es esmu no tā kraja. Es uzaugu Lojā, mazā ciematā, dzīvoju šādā apmēram dzīvokļā, tā kā jau viss tur 90. gados no parastas vidusmēra ģimenes, mīloši vecāki, 2 vecāki brāļi, vecāka māsa. Mācījos turpat lauku pamatskolā, Krimuldā. Bet es jau no 6. klases baigi kļuvu apsēsts ar domu, ka es gribētu tikt iekšā Rīgas valsts 1. ģimnāzijā, kas priekš manis bija numur 1 skola, tā arī skaidrs. Prestiža labākā skola Latvijā. Un tad es mēģināju nolikt iestāju eksāmenus, netiku uz 7. klasi. Un tad nākošos 3 gadus es pavadīju, lai sagatavotos iestāju eksāmenam uz 10. klasi, kuras tiku iekšā. Bet tas iemesls nebija tāpēc, ka man ir kaut kāds matemātikas talants vai apģērība vai kaut kas tāds. Iemesls bija tāpēc, ka es 3 gadus pavadīju vienkārši mācoties no rīta līdz vakaram, līdz naktīm un zubroties un kaļot iekšā eksāmenu rezultātus no tiem eksāmeniem, kurus ģimnāzija bija devusi iepriekšējos gados. Un viņiem tāda zaļa grāmatiņa, un tu vari mācīties iepriekšējo gadu atbildes un satrenēties, un principā 90% jautājumu nākošajā eksāmenā vienmēr būs sastāvoši no iepriekšējo eksāmenu rezultātiem. Ja, ja tu visu to sakali iekšā smadzenēs, tad tu vari tikt iekšā. Lūk, numur 1. Tātad no ciemata es nonācu uz vēl labāku vietu, rajonu. Tā ir bilde no Sarkandaugavas. Es turpat ap stūri dzīvoju. Kāds ir no Sarkandaugavas? Nekāds uzbrauciens Sarkandaugavai, es mīlu Sarkandaugavu. Tātad Sarkandaugavā es nodzīvoju, principā izvācos no vecāka mājas 16 gadu vecumā, ievācos mazā dzīvoklītī, kur es kurināju ar malku. Tur bija diezgan skarba dzīves, kā saka, realitāte. No rītiem pamostoties varēja gaisā savu elpu just, bija kāds 16–17 grādi. Bet neskatoties to, es nomācījos 3 gadus ģimnāzijā un gribēju tikt pēc tam Zviedros. Zini, kas ir Zviedri?
Es vienkārši viņu pieņemu kā terminoloģiju, ko visi zina. Liela biznesa skola šeit pat Latvijā ļoti prestiža. Tur es mēģināju iestāties pēc ģimnāzijas, netiku atkal, pēc gada mēģināju iestāties, atkal netiku, un tad man bija jādomā, ko es tālāk darīšu. Un tad paralēli tam, kad es strādāju par melnstrādnieku visādos tur strojkas objektos, krūmus tur zāģēju un tā tālāk, plus strādāju par apkopēju office ēkās. Es mēģināju iestāties universitātēs Anglijā, un pēc daudziem mēģinājumiem tā gada laikā pēc ģimnāzijas man beigās viena universitāte uzņēma, Lancasteras universitāte, Anglijas ziemeļos, netālu no Liverpools. Un tur es nomācījos 3 gadus bakalaura programmā, un man bija principā 2 darbi. Viens bija mācīties no rīta līdz vakaram, un otrs bija mēģināt dabūt darbu jau kā reālā kompānijā, reāli darbu, nevis tur strojkā, bet kaut ko tādu bišķiņu nopietnāku. Es pieteicos bankās, juristu firmās, lielās ražotnēs, British Petroleum un tā tālāk. Es pieteicos kopumā apmēram 400 dažādās darba vietās, un man apmēram 300 vai vairāk atteica. Un beigās mani pieņēma darbā JP Morgan, liela investīcija banka. Tur jūs redzat bildē labajā pusē mans darba galds jau tādā trading florā, kur mēs tirgojam akcijas un tā tālāk. Un man izrādās tur beigās nepatika. Es tur nostrādāju tikai kādu gadu pusotru, kas ir interesanti, jo viss tas darbs bija izmests vējā, bet man likās, ka man patiks, bet izrādās nepatīk. Un tad paralēli es sāku nodarboties jau ar savu kompāniju. Mans biznesa partneris bija Latvijā, es vēl biju Anglijā, tad mēs sākām kaut ko tā kā online darīt. Un kas ir interesanti, man neviens nejautā par to, kā es pavadīju šo laika posmu vecumā no 16 līdz 22 gadiem. Man visi jautāja, kā tu pirmo biznesu nopelnīji, kā tu uzsāki kompāniju. Un tad no vienas puses atbilde ir tāda, ka uz to brīdi, uz 22 gadu vecumu, es jau biju tik bieži saskāries ar kaut kādu vēlmi, jāiegulda darbs, vairāku gadu rezultātā, varbūt tās izdosies, varbūt nē, un ir darbs un ir rezultāts. Vienkārši attiecība, bez manifestēšanas, bez drāmas. Ja? Un vēl, kas ir vēl svarīgāk, es biju pietiekoši bieži sastapies ar neizdošanos, ar to, ka man nesanāk. Ja? Gribās, mēģinu, bet nesanāk. Ka priekš manis bizness, tas bija vienkārši vēl viens projekts, jāuzbūvē kompānija, liekas interesanti, ok, ir jāiegulda darbs un būs rezultāts. Bez maģijas. Nākošā ēnas puse, par ko es gribu parunāt, jūs zināt, kas šis par skaisto vīru ir? Jā, nē, zinat? Nelsons Mandela, ja? Viņš nosēdēja cietumā 27 gadus par savu pārliecību, par saviem principiem. Pēc tam iznāca ārā un kļuva par vienu no veiksmīgākajiem politiskiem līderiem pasaulē. Kāpēc es to minu? Tad panākumiem ir augsta cena. Tā ir vēl viena ēnu puse, kas, manuprāt, man vairāk bija redzama, un arī par pārējām ēnas pusēm, ko es runāšu, viņas ir vairāk redzamas pēc tam, kad es jau kļuvu par veiksmīgu uzņēmēju, ja? Un kad es saskāros ar daudziem citiem cilvēkiem, kas ir tendēti uz panākumiem. Un, lai nebūtu tāds triviāls teksts, es varbūt minēšu pāris konkrētus piemērus no savas pieredzes, ja? Ko es domāju ar to, ka panākumiem ir augsta cena. Kā ēnas puse, pirmkārt, attiecības un veselība. Tas ir kaut kas tāds, ko es noteikti ar ko es dārgi maksāju, jo šīs abas lietas vienmēr bija sekundāras biznesam un karjerai. Ja? Man paveicās ar sievu, kur bija spējīgi pieņemt manas izvēles, vismaz sākotnēji. Un tad, protams, ar laiku es arī pats sapratu, ka pāris tuvas attiecības ir vērtīgākas kā jebkurš bizness vai jebkuri karjeras panākumi. Veselība, man ir bijušas panikas lēkmes, man ir bijušas izdegšanas, tādi smagi sindromi daudzus gadus no vietas, no lidošanām, no braukšanām apkārt pa visu pasauli. Un tas viss mainījās tikai tad, kad es sāku prioritizēt šīs divas lietas. Tā kā tā ir viena panākuma ēnas puse arī, par ko cilvēki ceļš nemēģina runāt, grib tā kā izvairīties, jo tas nav kaut kas tāds aizraujošs. Ja? Vēl viens moments, kas ir saistīts, ir, ka darbs kļūst par komforta zonu cilvēkiem, kas ir jau pieraduši un jau ir veiksmīgi, ir kaut kāda atzinība viņu karjerā. Es esmu droši, ka jūs to zinat. Veids, kā tikt galā ar citām lietām savā dzīvē, citām sfērām, ir vienkārši fokusēties uz to savu karjeru, jo tur tu esi vislabākais. Tas, ka tev ir varbūt sačakarētas attiecības ar ģimeni vai kaut kādas nerisinātas psiholoģiskas problēmas, tas tiek ignorēts un kompensēts ar vienkārši vairāk strādāšanu. Ja? Arī tas ir man bijis tāds moments, kas ir jāņem vērā un pie kā jāstrādā. Un nekad nav pietiekoši mūsu panākuma reliģijā. Labākais ir tas, kurš vienmēr turpina. Nevis tas, kas apstājās un spēj novērtēt un spēj sadzīvot ar to, kas ir un priecāties no tā, kas ir, bet vienmēr, kurš ir maniekāli tiecās uz nākošo kaut kādu kalnu iekarošanu. Un šī ir vēl viena dinamika, ar ko es esmu cīnījies, un es redzu, ka cilvēki, kas ir orientēti ekstrēmi uz panākumiem, arī ļoti to ir jācīnās. Tagad es nerunāšu par Harry Potteru, lai gan es runāšu par filmu, par Harry Potter filmu. Nākošā panākuma ēnas puse ir panākumi ir fleeting un random. Es iztulkošu, ko tie vārdi nozīmē, tiem, kas tieši šos te vārdus nezin, bet es pastāstīšu bišķiņu background. Tātad Harry Potter vienā no ekranizācijām, vienā no filmām, uzņemšanas laikā
tā kā stand-double, tas cilvēks, kas veic trikus galvenās lomas atveidotāja vietā, ja, viņš cieta negadījumā, viņu tā kā vilka ar trosu pret sienu, un viņam tika salauzts mugurkauls. Kā rezultātā viņš nonāca ratiņkrēslos. Kas ir interesanti, izrādās, ka tie cilvēki, kas uzņēmās šajā filmā, angļu aktieri, viņi pārstāv visi ir tā kā draugu grupa, un tas, kas labajā pusē, kas stāv, viņš ir galvenās lomas atveidotājs. Jūs noteikti atpazīstat, ja, to seju. Tad ejot pēc visām balvām, runājot intervijās, šis galvenās lomas atveidotājs, viņš minēja tādu interesantu tekstu, kas man ļoti iesēdās, ka panākumi ir mainīgi un nejauši. Viņi ir tik absurdi pēc savas būtības. Tev viņi var būt, var nebūt. Re, kur mans labākais draugs, mēs filmējāmies kopā esam nodzīvojuši dzīvi, viņš ir ratiņkrēslos un es eju pēc Oskariem. Un šī ir tāda patiesība īpatnēja, kuras arī esmu redzējis panākumos, ir cilvēki, kas ir visu mūžu strādājuši, iegulda sirdi, dvēseli, un viņiem tas var nesanākt. Un otrādāk. Tāpēc ar šo te saistībā cilvēkiem ir tendence, jebkurus pozitīvus panākumus un iznākumu, skaidrot ar savu rīcību, lai gan apstākļu sakritība ir vismaz 50% loma, jebkurā veiksmes stāstā. Un tāpēc, kā panākuma ēnas puses, vienkārši aicinu to vienmēr atcerēties un ņemt vērā. Kā, piemēram, ar sevi runājot, varētu teikt, ka es smagi strādāju, bizness, ja, un tas ir self-made. Amerikāņiem patīk tas fucking self-made, lai gan tas ir, manuprāt, absolūts absurds. Ir taču apstākļi. Ja, ir demokrātiska valsts, kas varbūt tās šķiet tā kā pašsaprotami, bet tad, kad es strādāju tādās valstīs kā Šrilanka vai Meksika, un es redzu, kā valsts tiek menedžēta tur, cik tur viss ir sačakarēts, ja, tad es esmu ļoti pārliecināts, ka mēs dzīvojam ļoti labā valstī. Un mums jau ir milzīgas priekšrocības salīdzinot ar cilvēkiem no tādām valstīm. Numur 1. Labvēlīga ģimene, man ir tēvs, māte, mīloši, iemācīt disciplīnu, cieņu pret darbu, visām šīm lietām, kas ir absolūts pamats, man tā liekas, jebkam. Es esmu baltais vīrietis, kas nav nekas unikāls šajā te auditorijā, bet atkal aizbraucot, pieņemsim uz Emirātiem, uz to pašu Dubaju. Tad, kad tu esi baltais vīrietis, tu esi no Eiropas, tu esi jau kastu augstāk, jebkurā telpā, kurā tu ieej, jo tur ir Pakistāņi, tur ir, Bangladeši, ekspati, kas tur strādā, un tu jau esi vienkārši augstāk, tikai tāpēc, ka, tev ir tāda ādas krāsa. Tas pats par IQ, man ir, es domāju, vidējais IQ, kas palīdz enerģijas līmenis. Man ir diezgan augsts enerģijas līmenis jau no bērnības. Patīk iet, darīt, eksperimentēt, kaut ko būvēt. Un šīs te visas lietas ir paketi, kas man ir iedota, par kuru man nav bijis jācīnās vispār. Ja? Un tas ir milzīgs pamats jebkuriem veiksmes stāstam un panākumiem. Ok, vēl pāris lietas. Tad nākošā, manuprāt, diezgan interesanta lieta, ko es ievēroju, tad, kad es sāku nodarboties ar PR priekš savām kompānijām, ir, ka publicitāte nav tas pats, kas panākumi. Ir angļu valodā tāds perception equals reality. Vai, ja tu ieguldi pietiekoši daudz savā publicitātē, tad beigās tā kļūst par īstenību, vienalga, ko tu stāsti. Ja? Kas nav, protams, tā nav laba lieta, tas ir kaut kādā ziņā slikti. Un no vienas puses latviešiem nav jāsatraucās par to, ka mēs esam pašpārliecināti pārāk daudz, ka mēs tur fucking maucam uz skatuves vai ka mēs pārāk daudz nodarbojamies ar pašreklāmu. Tā nav mūsu nācijas, laikam, lielākā problēma. Bet, neskatoties to, pateicoties Amerikas kultūrai, pateicoties sociālajiem mēdījiem, es domāju, ka cilvēkiem ļoti patīk mēģināt būt redzētiem kā veiksmīgiem, nevis obligāti būt veiksmīgiem kaut kādā savā lietā. Kā es to ievēroju, kad es ar šo te punktu saskāros, tad, kad es sāku savu kompāniju un pēc pāris gadiem mums bija jāsāk nodarboties ar tādām lietām kā darba devēja brandings, jā, lai piesaistītu cilvēkus. Mēs tur ņēmām darbā 10 cilvēkus mēnesī, vairākus gadus no vietas investoru piesaist un visu šīs lietas. Es sāku nodarboties ar PR, ja? Mēs ņēmām PR aģentūras, reklāmas raksti, uzstāšanās, viedokļu līderi, teiksim, visādas aktivitātes. Un es ieraudzīju, cik īstenībā vienkārši tas viss notiek. Kā tu vari veidot, kā saka, imidžu par sevi. Nevis reputācija. Reputācija to, ko par tevi saka citi imidži, ir tas, ko tu pats pumpē ārā no sevis. Ja? Un plus es ar laiku ievēroju biznesā, kad ir cilvēki, kas pārsvarā tiecās uz to savu imidžu veidošanu, kas nav nekas slikts. Bet nevis uz to, ka viņi ir eksperti vai labākie kaut kādā savā jomā. Un šos cilvēkus mēs mūsdienās saucam par influenceriem, un tā ir milzīga nozara. Ja? Un tur absolūti nav nekā slikta. Tas, ko es aicinu, kā panākuma ēnas pusi, ir mēģināt nodalīt influencerus un mēģināt nodalīt praktiķus. Tie, kas tiešām dara un ir eksperti savā jomā. Un influenceri, kas ir labi komunikācijā, kas forši uzstājās, kas māca runāt, iepakot stāstus. Un tās bieži vien ir divas dažādas lietas. Un tāpēc šeit kopsavilkumā es teiktu tā, ne visi, kas ir zināmi, ir vērtīgi, un ne visi, kas ir nezināmi, ir bezvērtīgi. Cerams, ka šis iegājas smadzenēs. Pēdējā lieta – panākuma patiesā motivācija ir bailes. Ja, tāpēc es ieliku šo te skumīgo bildi. Tas, ko mēs zinām visi, ir, ka ir tieksme, pārsvarā motivācija rodās no tieksmes uz kaut ko vēlamu vai vēlme izvairīties no kaut kā nevēlama.
Ja? Un atkal uzņēmēji ir ietrenēti vienmēr savus veiksmes stāstus pasniegt, kā tieksmes kaut ko vēlamies. Es gribēju kaut ko mainīt, uzbūvēt un tā tālāk. Īstenībā, jebkuras lielās motivācijas ir balstīts uz mūsu patiesajām bailēm, lielajām bailēm. Un es nedomāju tur no tumsas vai zirnekļiem. Manā gadījumā mans pamatbailes ir tas, ka es neesmu pietiekoši labs. Ja? Tas, protams, nāk viss no ģimenes, no traumām, no visām šīm lietām. Baiļu kategorijas ir dažādas. Bailes, ka es nebūšu pietiekoši mīlēts, ievērots un visas citas lietas. Tas, ko es aicinu, ir atkal saprast, ka neviens veiksmes stāsts nav pilnībā skaidrs, un tu viņu patiesībā nezini, ja vien tu nezini, kādu baiļu vadīts ir šī stāsta galvenais autors. Tāpēc es piedāvāju arī neizvairīties no bailēm, saprast, ka tās ir mūsu pamatmotivācija, kā saka, pamatā, un zināt savas bailes ļauj sev labāk saprast. Un sevi labāk saprast, tas nozīmē sevi labāk pieņemt, ja, kas vienmēr ir kaut kas spēcīgs. Tā kā viss mani met ārā no skatuves. Paldies! Man ir mans YouTube kanāls, kur jūs varat pierakstīties, un tur ir tēmas un video par šādām lietām un arī vairāk par biznesu. Paldies! Paldies! Man bija tur vairāk jautājumu, bet es nepaspējuši visu uzdot, jo arī visus jau vairs neatceros. Bet viens jautājums, un tas ir tāds diezgan nopietns par to, ka tev pašam pienāk tāds brīdis, ka tu saki, ir gana. Tas ir par darbu vai par sasniegumiem. Tā ir, laikam, visgrūtākā lieta. Man ir ļoti grūti saprast, ka ir gana, jo es visu laiku skatos uz priekšu, nevis uz šejienu vai uz atpakaļ. Vai man pienāk tāds brīdis? Īsti nē. Ja es visam godīgs esmu, tad īsti nē. Tur tas arī bija. Ja? Jā, tajā vienā ar Mandelu tajā slaidā. Un otra lieta, vai ir bijusi tāda iespēja šādi pat uzstāties citās valstīs, citu auditoriju priekšā? Jā. Atšķirība no Latvijas auditorijas un citu valstu auditorijām. Latvijas auditorija vienkārši ir dzīva, viņi vienkārši fano, aplaudē, smējās par katru joku. Atšķirībā no ārzemniekiem. Protams. Jā, jo tajā brīdī, kad Matīs teica par to purčiku vai ko es... Paldies! Sapratu, jā. Paldies!